Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteļi piedāvā. Studijā eksperts. Jā, bet ko tu teici nav? Tur Smējies. Vienkārši lasīju vienu arī rakstu par tavu... Jā, bet droši... Par maniem tetovējumiem? Hei, pirms iepazīstināsim ar šīs nedēļas Stopkadras raidījuma ekspertu studijā. Ir vērts pieminēt to, ka jau arī tikko kā klausījāmies vienu no šīs nedēļas Sapņu kino kluba nedēļas filmas soundtrackiem. To izpildīja Vilija Nelsons un nosaukums bija On the Road. Tāds country stils, kā tev Vils patika? Patika. Es jau zinu, ka tev country patīk. Nu ko, bet laiks triumfēt un atklāt, kas šodien tad ir mūsu studijā, kā eksperta lomā. Man jau gribas mazliet tā kā noklusēt, jo radio ēterā neviens neredz, bet kameras objektīvā redz gan. Un tā kā visi tagad zina, kas skatīsies, bet tie, kas klausās, nezina. Jā, un kameras objektīvu mēs redzēsim, protams, vēlāk. Savukārt šobrīd gan tieši laikā bija saglabāta intrigu. Mūsu studijā ir aktieris, dēls teātra aktieris un arī daudz citu profilu plaša mākslinieki. Par to mēs mazliet pajautāsim viņam pašam. Gints Anģants. Labdien! Labdien, Ginta! Nu, pastāstīja, kā tu šobrīd jūties. Mēs tevi te bišķītiņ pirms pāris minūtēm tā ļoti satraucām, paziņojot to, ka mums ir tiešais. Kā tad ir īstenībā, mēs neteiksim. Nav nesatraucies, tāpēc, ka otrdienās ir atkārtojums 7 vakarā, un tā vairs nebūs tiešraide. Jā, tad es koncentrējos uz otrdienu, jo jūs man šokējāt. Tā. Es tā kā nācu, gatavojos mierīgi, tu vēl teici, tā ierakstīs un skatīsimies, kā pēc tam būs, bet pirms ienākšanas pa durvīm, starp citu, es teicu, ka tā bija tiešraide. Nu, labi. Bet kas tad, aktierim, taču improvizācija un pēkšņi ne no kā, vai ne? Es domāju, tev gan jau ir jābūt gatavam arī tādiem brīžiem, ne? Es esmu gatavs. Tu esi gatavs. Nu ko, tad arī sāksim. Ilze, ko paprovocēsim mūsu viesi ar... Manu mīļāko jautājumu? Es domāju, ka varbūt arī, jo pagājušajā nedēļā mēs kaut kā laikam neņēmāmies Varim Raslam to jautāt, tad... Gintam gan. Man droši, jā. Jā, super. Bet tad arī ātri jāatbild, bez domāšanas, un tā pa īsto no sirds. Labi. Man es kā uzķērēju. Tātad kādi būs 3 priekšmeti, ar kuriem tu varētu sevi raksturot? Tas nav bez domāšanas. Es taču teicu. Jā. Zini, ja pārāk ilgi domā uz šo jautājumu, tad Atbild negodīgi. Atbild negodīgi? Nē, es Pirmais, droši vien sāku pārāk sarežģīti domāt. Man pēkšņi būs kādi 3 priekšmeti, ar kuriem tu sevi raksturot, un tad es vienkārši pateiktu tev kaut ko, kas man ienāk prātā, jā. Piemēram... Jā, un teiksim vēl? tā, piemēram, snowboardēlis, ja, un tad es uzreiz sāku domāt, kāpēc. Jā, bet 3 tad snowboardēlis, Jā, viens. 3 stūris un kentaurs. Aha. Zini, Ilze, atļausim man par to snowboardu dēli, es domāju, viss ir skaidrs, un par to 3 stūri vēl lūdzu pakomentēt. Tagad pateic bez domāšanas, un tagad lūdzu pakomentēt. Tomēr, tāpēc, ka tāds interesants tur ir. Viņa, es ne. Es tikai uzdevu, jo man vajadzēja tikai priekšmets tās komentāru atbildes vajag Diānai. Aha. Kāpēc 3 stūris? Tas ir, es domāju, sakot 3 stūris, es iedomājos to mūzikas instrumentu, to. Aha, trīdeksnis, vai kā viņi tur arī sauc, jā? Pagrūdi. Komentārs ir uzsit un skan. Ja tu uzsit tā, un viņš ilgi skan. Tad mums arī ar Diānu jāpaņem īstā stīga šajā raidījumā attiecībā pret tevi, lai tev atvērtos un skanētu. Jā, es domāju, sitiens jau bija par to, ka šī ir tiešraide, un tagad atliek tikai skanēt. Super, un kā ir ar 3? Tas droši vien sakarā to horoskopu varētu būt ienāca prātā, ja? Tāda figūriņa. Kentaurs, tas cilvēks ar zirga ķermeni. Strēlnieks. Tu esi strēlnieks, ja? Jā. Tādiem nevērtējam.
Protams, jo ir citādāk, ja mēs tur sāksim ar Ilzi, kā ir mūsu stilā, jā, visu analizēt un saskatīt paralēles un tur... Tad mēs netiksim pie mūsu šodienas fantastiskās filmas. Bet, ņemot vērā, ka Stopkadrs ir kino raidījums, tad loģiski arī būtu tev, Gin, pajautāt, ko tev nozīmē kino? Un tieši šajā brīdī ļoti tādā svarīgā momentā, jo Tad, kad ir tiešraidis. nesen mēs pabeidzām filmēšanu Aigara Graubas un Andrija Ēķa filmai Sapņu komanda 1935, un bija pat tāds noslēguma tāda sanākšana, un ar visām režisoru un producentu uzrunām un tā, un šobrīd notiek cītīgs darbs pie filmas montāžas un visu efektu kārtošanas, pēc tam nāks skaņošana. Varbūt izrādīsies, ka ir jānofilmē vēl kaut kas ir jāpievieno jau tā kā gatavai samontētai filmai, un pēc tam novembrī jau gaidām pirmizrādi. Tāpēc šajā tieši dzīves posmā šovasar kino ir ļoti liela neatņemama manas dzīves un sadzīves sastāvdaļa. Jā, jo pie mums, tad, kad viesojās arī Rihards Lepers, tad arī tur bija tas aktīvais laiks, kad tā filmēšana notika, un tad es tā domāju, Ilzi, ka mums noteikti tā filma būs jāredz vienām no pirmajām, jo mēs tik daudz jau tā kā zinām par to, kā tur ir bijis arī aizkadrā, ka būtu tikai loģiski, ka mēs arī to skatītu, tik līdz būs pirmizrāde. Cerams, ka būs. Noteikti Būs, jā. Jautājums tikai, cik ātri? Novembrī. Bet, protams, es jau nešaubos ne par ko. Nu ko, tikko Capital FM ēterā dzirdējām Samuel ar Garfinkel un dziesmā Mr. Robinson. No kuras filmas tā ir? Nedaudz vēlāk, bet šobrīd Capital FM ēterā Ilze Diana un mūsu viesis šīs nedēļas Stopkadrs raidījumā aktieris Gins Anžāns. Ilze? Gin, man ir svarīgs jautājums tev. Ņemot vērā, ka tu esi mūsu jaunais talants, un iespējams jau var nesaukt tevi par jauno, bet vienkārši par talantu. Bet ņemot vērā tavus pirmsākumus, gluži zinām, ka arī esi tehniski izglītojies, profesionāli izglītojies kā aktieris, un arī 9. gadā Spēlmiņu naktī kā jaunais aktieris nominēts. Tad kā tu vairāk arī tomēr saisti ar šo projektu, kas tagad bija kā filmas veidolā filmēts, vai tomēr ar skatuvi, kas ir dzīvā skatuvi? Tas ir patiesībā ļoti, ļoti atšķirīgas lietas manā skatījumā, skatuve un kino. Tas ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs un savādāks un ļoti interesants. Un tā bija mana pirmā kino pieredze šovasar filmējoties tajā filmā, un tas bija viennozīmīgi neatverams pluss un priekš nākamās dzīves un zināt, kas tas ir un kā to dara. Un ļoti pateicīgs katrā ziņā režisoram, ka pēc tās nometnes, mums bija tāda sporta nometne Valmierā, kad bija gandrīz visi džeki no Latvijas teātriem visiem. Un mums bija 2 dienas sporta nometne, kur tika filmēta visu laiku, un pēc tam tika izvēlēti puiši, kuri būs kurā komandā. Tā skaitā Latvijas izlasē, Šveices izlasē, Ungārijas un Spānijas. Un man ir patiešām liels prieks un gods, ka es esmu tas, kur izvēlējās starp 10 Latvijas izlases spēlētājiem. Un līdz ar to man bija vairāk darba nekā citām komandām attiecīgi mums. Un tā bija ļoti fantastiska pieredze. Šis projekts izklausās mega interesants, bet runājot par šīm dažādām sfērām, kas ir teātris un kino, vai tu paliki vēl joprojām uzticīgs teātris skatuvei? Jā, viennozīmīgi, bet, kā jau es teicu, tas ir, paliekot uzticīgs teātrim, tu vari palikt arī uzticīgs kino, veiksmīgi samanedžējot, kad darīt vienu un kad darīt otru, tā kā. Bet pamatā teātrim, jā, protams, jo diplomā rakstīts dramatiskā teātra aktieris. Līdz ar to tas tā kā pamatprofesija. Ginda, saki lūdzu, kas tevi bērnībā, jaunībā tā kā rosināja izvēlēties šo profesiju? Ja godīgi, tad tieši šo profesiju bērnībā un jaunībā es tā kā neiedomājos. Labi, tā bērnībā, jā, jaunībā jau jā. Ja es pareizi atceros, tad es vismaz, es domāju, 9.
klase, 8. 9. klase vai vidusskola, tad bija apmēram tā, kad es sāku domāt kaut ko par to, bet bērnībā es, protams, gribēju būt kā jau visi kosmonauts, zobārsts un policists un celtnieks un ugunsdzēsējs un pārdevējs un frizieris un principā. Principā viss. Bet kas tomēr bija tas, kāpēc tu sāki domāt par aktieru profesiju? Kas tas, kas piesaista un kas liek cilvēkam izvēlēties ko tādu? Katrā ziņā, tad, kad es par to iedomājos, tad tā motivācija bija tāda, tajā brīdī, kā tev 8. klasē, kāda var būt motivācija, es gribu būt aktieris. Tu piedalies kaut kādā skolas pasākumā, ja, vai tu viņu vādi, vai vienkārši spēlē kaut kādā izrādē, ko ir sagatavojusi tava klase kā priekšsum un tu uzkāp uz skatuves un te ir forši, es gribētu būt aktieris. Cik tajā vecumā tā var būt motivācija. No sava šī brīža pozīcijas es varētu izdomāt nezinu ko, bet tieši tajā brīdī bija tā, kad kaut kur dziļi zemapziņā vai kā, tad kā ļoti labi tur jūties ērti un brīvi un tev patīk tas, kas rodās starp tevi un skatītāji tur gaisā un kaut kā tas uz to aizved. Caur to domu, zemapziņu un ticību tam un gribu, ka tu to gribi darīt. Bet tajā brīdī priekš sevis apzinātā motivācija nav nekāda pamatojama tā, lai būtu viņu stāstīt radio vērts, jo tas ir ļoti primitīvi, domāju, tajā laikā. Sapņu kinokluba nedēļas filma šajā nedēļā ir Roberta Zemecka 1994. gada drāma, viena vispār no visu laiku labākajām drāmām Forests Gumps. Un šobrīd Capital FM ēterā Ilze Diāna un mūsu šīs topkadras raidījuma viesis aktieris Gints Anžāns. Sveiciens visiem jums vēlreiz! Labdien! Labdien! Gint, kā ir ar tevi? Vai tu esi redzējis šo vienu no visu laiku labākajām drāmām? Jā, es esmu, un, ja nemaldos, tad reizes 2 vai 3 vismaz, bet tad, kad Ilze ar mani sazinājās un teica, kad jūs šeit runājat par filmām, man bija doma tāda galvā, kad, teiksim, par šobrīd ejošajām, un tad es sāku domāt galvā tā, kuras es esmu redzējis pēdējās, un ja es kādu neesmu redzējis, tad man jānoskatās, vai arī, ko es teikšu, un tā. Bet tā es šodien uzzināju, ka tas ir Forests Gumps, tad bija tāds uzreiz mieriņš mazliet, kad tomēr redzētu filmu. Jā, un patiešām ļoti kvalitatīvi augstu es viņu novērtētu. Es prasītu man viedokli kā ekspertam, ja, par kino, tad tiešām tā filma ir ļoti, 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 ļoti laba. Tad ir papildu jautājums, kādēļ 2-3 reizes redzēta jau? Tad, kad pirmoreiz es skatījos, es gan precīzi neatceros un negribu samelot, bet iespējams, ka uz pirmizrādi vai tad, kad tikko viņi parādījās, es gāju skatīties viņu kino. Un pēc tam 2. 3. reizi visticamāk, sēžoties pie televizoru, pārslēdzot kanālu, Forests Gumps, skatāmies. Es domāju, ka tā 2. un 3. reize. Filmā Foresta Gumpu attēlo aktieris Toms Hanks, un galvenais varonis ir jauns vīrietis ar, tiek lēsts vīrietis ar pieticīgu intelektuālo koeficientu. Ginta, man tev ir jautājums, cik svarīgs intelekts ir vīrietim? Es domāju, ka ļoti patiesībā, jo interesantāks, manuprāt, viņš ir, jā, tad es tagad no tāda vīriešu viedokļa par vīriešu intelektu, bet es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo jebkurā situācijā. Kur mēs kā sievietes arī tas nebūtu tas, ja mēs tagad sāktu vērtēt, cik svarīgs intelekts ir vīrietim, bet bija ļoti būtiski uzzināt tieši tas būtu interesanti, ja jūs sāktu vērtēt, cik tieši tas būtu vēl viens viedoklis par to, cik sievietēm tas ir svarīgi. Tieši cik svarīgi tas, vai vīrietis ir inteliģents, bet es personīgi domāju, ka tas ir neatsvarami svarīgi. Protams, bet šajā filmā tik mākslinieciski skaisti bija parādījis tas, ka varbūt tomēr nav svarīgs. Filmā ir tas stāsts skaists, un tur, man liekas, nav būtiski tas tur intelekts vai kā, bet viņš stāsta no sirds, viņš nemēģina inteliģenti izstāstīt tur katru detaļu vai kā būtu skaistāk, viņš vienkārši stāstīja to, kā tas notika. Vai īsto no sirds, kā viņš jutās, ko viņš darīja, un bez meliem, patiešo, un ļoti patiesi. Un līdz ar to tas stāsts arī kļūst skaists.
un baudāms un klausāms, jo tas ir interesanti, jo tur nekas nav samākslots. Tu sako tam līdzi un domā, ja man tā būtu, vai arī, ka patiešām tā var notikt. Nevis inteliģenti izskaidrot ar terminoloģiju tā, un tas bija tā, un tas notika tā. Man bija slimība, kas latīniski saucās tā, vai arī vienkārši pastāstīt par to, kā es to sadzīvoju, un kā man dzīve daļa tā pagriezās. Nu, līdz ar to tādā ziņā šīs filmas spektrā, ja mēs skatāmies, tad, nu, protams, ka nē. Kādu tu atziņu, Ginti, jau paņēmi no šīs filmas? Atziņu no filmas, skatoties viņu sen, patiesībā teikt, man viņa būtu jāizdomā, jo... Varbūt tā no sirds, bez prātošanas, jā, bez katrā ziņā tas viennozīmīgi svarīgi, kas vēlreiz apstiprinās caur šo filmu, ka nav svarīgi tas, kā cilvēks izskatās, vai ko viņš dara, vai kas viņam kaiš, vai kas nekaiš, jā, bet kas viņam ir iekšā. Un tā noteikti ir arī viena no svarīgākajām atziņām, ka spēt cilvēkus pieņemt tādus, kā viņi ir. Un caur to, kas viņiem ir sirdī, un caur to, ko viņi par tevi domā un kā viņi par tevi izturās. Bez meliem, patiesi, no sirds. Jā, tieši tā, tagad būs konkurss, bet jāatgādina to, ka tikko klausījāmies vienu no galvenajiem Forrest Gump filmas soundtrackiem, ko izpilda Elvis Preslijs Hound Dog. Cerams, ka visiem patika, mēs te Capital FM studijā dejojām uz nebēdu. Bet tagad konkurss un vārds Ilzei un Gintam. Šodien duets, es piesaku Gintu. Es piesaku savukārt Ilzi. Un mēs piesakām sapņu un kokteļu konkursa jautājumu. Un tagad konkurss! Klausāmies uzmanīgi, ko Gints jautās, jo ar šo iespēju jūs varat doties trešdien skatīties Forrestu Gumpu klātienē, baudīt dzirkstošu vīnu un ēst gardu sieru, un kas nemazāk svarīgi nevienam jums tas viss pie galdiņas jomājo, bet arī jūsu draugiem un vēl daudziem citiem jaukiem cilvēkiem. Tātad mūsu konkursa jautājums ir... Tātad vispirms es gribētu pateikt tādu atslēgu, jā, pēc kuras cilvēkiem būtu vieglāk izreikināt. Tajā gadā, kad Forrests Gumps saņēma Oskarus un kad filma tika pirmizrādēta, jā, tad man bija 8 gadi. Jā, 8 gadi. Tagad visi rēķini, cik Gintu mančānam gadu. Jautājums ir tāds. Cik Oskarus saņēma filma Forrests Gumps? Tātad filma saņēma tik Oskarus, kāds cipars ir mana dzimšanas gada pēdējais skaitlī, ja? Aha. Un man arī. Ņemot vērā to, jā, un Ilzē arī. Un ņemot vērā to, ka filmas pirmizrādes gadā man bija 8 gadi, un vēl mēs pasakām gadu, ja, to vienu vai otru, ne to pēdējo, kurā gadā tā filma, lai cilvēki rēķina, bet viņiem ir jāmeklē, ja es tā saprotu, jā. Nu tātad tā, jums ir tāds uzdevums, un ja jūs atbildat pareizi, tad jūs saņemat balvā to, ko Ilze jau minēja. Un kā jūs varat atbildēt pareizi rakstiskā veidā, un tās atbildes iesūtāmas uz mūsu stopkadras raidījuma e-pastu stopkadras@capitalfm.lv. Gaidām līdz šī raidījuma beigām, proti vēl veselas 25 minūtes pareizās atbildes tiek akceptētas. Jā, tātad cik Oskarus saņēma filma Forrests Gumps? Jā, paldies Gintam, paldies Ilze. Es tagad zinu, cik jums abiem ir gadu, beidzot es to uzzināju. Jautājums ļoti tāds labs. Paldies. Maleči. Gint, saki, vai tu esi bijis Blaumaņa ielā 32? Jā, tu ar Blaumaņa ielu 32 domā sapņus un kokteļus, tad jā. Redz, ka viņš samulsa. Pie mums ciemos, jo mēs arī tur dzīvojam, jā, tu arī dzen daudzas reizes esi bijis, bet šajā gadījumā bija jautājums par sapņiem un kokteļiem, jā. Jā, es esmu bijis tur un pirmo reizi, kad es tur aizgāju, man iepatikās ļoti interjers, kas ir tāds brīvs, fancy, cevišķi tās šūpoles, kas ir pie bāra. Šūpojies? Jā, pamēģināju, protams, un mīkstie krēsli un gardrobi, kurā tevi apkalpo laipni, tev pašam nav jāmeklē, kur nomest savu jaku un tā, un ir lielie vīri, kas rūpējās par kārtību tur un skatās, lai tur viss būtu feini, ir ļoti veikla apkalpošana, tev nav ilgi jāgaida, tad tik
barmeņi un oficiants ļoti ātri pamana, kurš tad pienāca, visus pēc kārtas apkalpojumi, visi ir apmierināti. Un, kas vēl ir ļoti pozitīvi tajā vietā, ka tur tiek rīkoti pasākumi un gan koncerti, gan šovi, gan teiksim, šādi tematiskie vakari, uz kuriem ir interesanti iet, un uz cik es esmu pagaidām bijis, tad vienmēr ir apmeklēti un pieprasīti. Līdz ar to man prieks, ka tajā vietā tik labi iet, jo viņā patiešām ir prieks atgriezties. Viena no pēdējām tematiskajām lietām, par kuru mēs minējām šī raidījuma sākumā, ir attēli, kas ir ne uz ilgu laiku, kaut kur uz tava ķermeņa. Ilze, hennu tetovējumi? Ai, kā mums patīk! Nekomentēšu. Gint, man te tikmēr, kamēr runāju par sapņiem un kokteļiem, radās jautājums... Par maniem tetovējumiem? Jā. Varbūt ir kāds tetovējums, kas liecina tavu piedarību kino vai teātra vai šīs radošās sfēras Nē, piedarībai? nav gan, bet bija zināms vecums, kad es biju 100% pārliecināts, ka man būs tetovējumi. Un es biju izdomājis, ka tad es taisītu pa mugurkaulu tādus japāņu zīmes un kā, nezinu, droši vien noskaidrojot precīzi, ko tas nozīmē, lai nav tā kā tajā spreita reklāmā, kas bija ķīniešu nūdeles un vēl kaut kas tā. Man gribētu uz makarons, tomēr nevis nūdeles. Jā, respektīvi, tas bija tas, ko es biju izdomājis, ka tas būtu mans tetovējums, bet kaut kā es to pārdzīvoju veiksmīgi un neko neuztetovēju uz visu dzīvi. Bet runājot par to, vai man būtu kāda tematika, tad patiesībā es no teātra pasaulē esmu redzējis tikai, kad ir pārsvarā, teiksim, kaklā iekarināta kulona ar maskām vai tā, bet, tetovējums es vēl neesmu redzējis tā kā saistīts ar šo profesiju vairāk gan sportistiem, ka viņi ietetuvē karogus, savas valsts vai olimpiskos riņķus, tad jā, bet teātrī pārsvarā es esmu redzējis kulonas, kad ir priecīgā un bēdīgā maska. Interesanti, man kino tieši aktieri vairāk asociējas ar savu ķermeņa izdaļošanu, bet ar teātri neesmu tā saskārusies. Varbūt vienkārši nav tik daudz pliku teātra aktieru redzētu, lai spriestu. Tas nebija nekas tāds. Jā, tā gan pliku teātra aktieru mēs maz redzam arī neatkarīgi no tā, ka... Tas arī nebija vājiens. Džilindžers tomēr to tematiku ļoti bieži savās izrādēs apspēlēs. Atgriežoties pie filmas Forrest Gump, man gribas atzīmēt tomēr šos interesantos vairākos dzīves stāstus, kas bija minēti filmā. Lai arī stāstītājs bija viens, tomēr šie dzīves stāsti bija daudzi. Kaut vai Dženija, viņa mīļotā meitene, kaut vai ģenerālis, kurš bija karā zaudējis kājas, vai viņa tuvākais, mīļākais, labākais draugs Vietnamā. Ir daudz šo stāstu, un katrs ir no 0 līdz 100 izdzīvots. Un kā likās tev, Ginta, vai tu redzēji šo stāstus, vai uzrunāja varbūt kāds cits moments tevi īpašāk šajā filmā? Ņemot vērā to, ka es to filmu redzēju diezgan sen, man ir spilgtāk palicis atmiņā tas viens stāsts, ka tas ir viņa stāsts, ka viņš sēž tajā pieturā, dala konfektes un stāsta tos visus stāstus tā kā caur sevi. Tas ir tas, ko es atceros, bet ja es noskatītos vēlreiz, visticamāk, kad es pamanītu, jā, ka tur ir katram savs stāsts, vienkārši tas bija pārāk ilgu laiku atpakaļ, lai es atcerētos tā tik smalki. Bet tāpat ļoti precīzi pateici, ka šie visi stāsti bija caur viņu pašu, caur pašu Forrestu, jo saistītie cilvēki bija ieguvēji. Divdomīgi var gan skanēt, bet visi bija ieguvēji tieši caur pašu Forrestu, caur viņa vienkāršību un caur viņa īpašumu. Īpašumu tādā ziņā, kā īpaša cilvēka nozīmē. Jā, es domāju, ļoti skaisti visu šo mēs tā aizplīvurājām un precīzāk gan stāstīt būtu jau nekaunīgi, citādi mēs izstāstītu sižetu un cilvēkiem nebūtu interesanti tomēr skatīties vai no atkārtotu, vai no arī pirmo reizi. Ja tas būs darāms pirmo reizi, tad īpaši, man liekas, īpaši atbilstoša vieta ir Sapņu un kokteļi, kur to darīt, jo jau 17. augustā pulksten 19. Blaumaņa ielā 32 varēs, pie tam vēl bez maksas, un pilnīgi noteikti arī ieguvējs būs mūsu konkursu uzvarētājs, kurš saņems balvā dažādus labumus. Tātad 17. augusts pulksten 7. vakarā Roberta Zemecka filma, drāma Forrests Gumps, skatāma visiem kopā. Jā, manuprāt, arī ļoti interesanti viņu skatīties mūsdienās, jo viņa nav tad
man šķiet tāda tipiski kāda sena filma vai kā, bet tur ir tāds stāsts, man liekas, mūžam dzīvs. Tāds, es domāju, ka kāds ir viņu patiešām skatās pirmo reizi, tad tas būs ļoti interesanti. Tiešām, kā es varēju neredzēt kaut ko tik labi, ja tas jau tik sen ir. Tas gan. Ginta, tad varbūt nedaudz atkal pievēršamies tavai personībai. Saki, lūdzu, kādas filmas tu tagad esi skatījies pēdējā laikā un Jā. kas aktuāls šobrīd mums tur kino pasaulē notiek? Ļoti Labs jautājums. Es biju Interesanti. tikko uz fantastisku multeni Vāģi 2. Yeah. Nu, tas arī ir daudz, jo Tas ir tas pēdējais, ko es redzēju. Jā. Nu, tas ir jauns tāds projekts. Jā. Šobrīd, jā, Patika? Jā, man patika. Man patika tiešām. Kā viņi spēja atdzīvināt tādas lietas, par, kā mašīnas, ja, par kurām mēs neiedomājamies, ka viņiem ir sava pasaule, savas attiecības, stāsts un tā tālāk. Ļoti labi. Man patīk skatīties dažādus žanrus, līdz ar to, tāds. Nu, un viens no pēdējiem tātad bija multiplikācijas filma Vāģi 2, kas tieši tagad nesen ir mūsu pašmāju kinoteātros skatāma. Ginta, bet kura tad ir tava visu laiku labākā filma? Vismīļākā no filmām. Uzreiz tad turpinam šo tēmu, ja, kad sākumā, kad es saku bez domāšanas, un tā bez domāšanas pirmā filma man vienmēr nāk prātā Bruņinieka stāsts, kur ir vēl paspējis nofilmēties Heath Ledgers. Un tā filma man tiešām atstāja kaut kādu īpašu iespaidu, man ļoti patīk. Un tā priekš manis ir tāda filma, ko es varētu skatīties vēlreiz. Un nevaru pie šāda jautājuma nepieminēt arī filmu The Notebook. Jeb, latviski, es nezinu, kā viņi saucās tad, kad viņi rāda pa televizoru vai kino, bet tulkojumā bija piezīme grāmatiņa. Ja. To man ieteica viens mans kursabiedrs, kolēģis, un es noskatījos, un patiešām laba filma. Tad šīs divas Bruņinieka stāsts un The Notebook. Kino raidījums Stopkadrs šajā nedēļā runāja par Roberta Zemecka filmu Forests Gumps. Un mūsu šī raidījuma viesis eksperts vēl pagaidām ir Gints Hanžāns, aktieris. Jā, sveiki jau pirms atvadīšanās. Nu ko, lieliski parunājām gan par Forestu Gumpu, gan arī par citām kino lietām. Tetovējumiem. Jā, un jau 17. augustā 19. visi kopā varam doties, jo kā nekā šie filmu vakari tur Blaumaņa ielā 32 ir bez maksas. Droši dodamies jau 19. noteikti tiks slēgts iekšā milzīgais ekrāns. Kam nepatīk, var izvēlēties arī mazāku vienā citā stūrītī. Tā kā izvēle ir, mīksti divāni ir izstādīti visur, gardi kokteļi pienisti būs mirkļa ātrumā un iespējams pat ir iespēja satikt kādu no mums tur un padalīties iespējos kopā. Filmēt un fotografēt aizliegts. Jāni. Ja? Mūsu operatoram ir uzlikts aizliegums. Bet uz šīs te pozitīvās te nots un cerams arī patīkamās intrigas par pašu filmu, gribas vairāk tad, tādu ekspresu jautājumu vēl Gintam uzdot. Kad tu biji mazs, kādas filmas tev patika? Man patika, patiesībā sakot, arī multiplikācijas filmas. Man ir 2 brāļi jaunāki. Un viņi kaut kā, tad, kad viņi nesaprata vēl, ko runāt tur, viņi varēja skatīties multenis krievu valodā, angļu valodā, un tas nebija svarīgi. Viņi uztvēra to stāstu. Viņi vēlreiz skatījās tās multenis, un es, protams, garām ejot tā kā apstājos un arī pievienojos un vairākas reizes redzēju šīs multiplikācijas filmas, bet es domāju, ka mani piesaistīja tas, ka tur kaut kā tik reāli var parādīt to, kas nav dzīvē tā kā iespējams, un dzīvē nevar to parādīt, un multenē viss tā notiek. Toms un Džerijs, es mūžīgi atceros, viņš krīt caur vairākiem balkoniem, sadalās šķēlēs, nokrīt lejā, un tev saliekās atpakaļ, pieceļās un skrien tālāk. Skrien pakaļ Tomam. Skriezam pakaļ Tomam arī mēs. Ir pienācis tas brīdis, kad mums ir jāatvadās. Ginta, sirsnīgs paldies tev par tavu viedokli un par to, ka paciemojies šodien pie mums. Paldies, ka jūs uzaicinājāt, tā bija ļoti feini. Yes. Paldies arī klausītājiem. Tā kā tiekamies jau drīz pēc nedēļas šajā pat vietā un laikā un ar atkārtojumiem un iespējām vēl būt sapņos. Tā kā visur tiekamies, visur esam un smaidām. Tā kā jauna nedēļa
ir sākusies. Skatītāji atsūtīja atbildes jau uz tiem To mēs tūlīt. jautājumiem. Mēs tūlīt tam ķersimies klāt un noteikti arī uzvarētājiem to paziņosim un tiksimies jau 17. augustā. 7:00 vakarā Blaumiņā 32. Šis bija raidījums Stokadrs, Ilza Diāna. Tiekamies jau pēc nedēļas šai pašā laikā, šai pašā vietā. Radiostacija Capital FM. Uz atvadām What the World Needs Now is Love. Vēl viens soundtracks no Foresta Gampa. Ilma Forests Gams saņēma 6 Oskarus. Paldies, tev tu negribi iet prom, jā? Jāsoļo tā. Tagad? 3, mēs atvadamies. Paldies. Paldies par ūdentiņu. Ja? Čau, nāc vēl! Tā, kaut kur bija jāsaka. Ja? Tiekamies. Blaumiņā 32.